Mikaunieks ieskrien, nē, Paničs sit un iesit! Paničs! Mēs to negaidījām, mēs nezinājām, ka viņš tamāk, bet Stefans Paničs ar tiešo brīvstienu panāk 3-0 RFS labā Čempionlīgas kvalifikācijas mačā. Nu, šī bija īsta ugunsbumba, kas par ātrumu apaļajiem priekšmetam ielidojot augšējā vārtu stūrī. Patiešām šeit varbūt nostrādāja skautings. Sliktā nozīmē priekš Lārnas komandas. Droši vien viņi izpētīja, ka Jānis Ikaunieks ir tas cilvēks, kurš visbiežāk ir šādas brīvstienas. Un te pēkšņi lielais lācis no Serbijas. Divvārieši kaut kur brīžam pieviļ. Jā, viņi ir aktīvi, viņi ir redzami, viņi ļoti labi sevi piedāvā. Toties Jānis Ikaunieks apzog pretiniekus. Nu tagad jāmeklē šie kaut divvārieši Jānim Ikauniekam. Ikaunieks piespēlē Kodio! Sitiens! Bomba vārtos! Kodio, bet visu izdara, gandrīz visu izdara Jānis Ikaunieks. Turpina viņš krāt rezultativitātes punktus. Apoel iedzinēja lomā. Cedriks Klārjo, cik svarīgi vārti viņam visu laiku pie Viktora Morusa Latvijai. Viņš ir spēlējis un tagad iepriecina savu treneri Cedriks Klārjo. Jānis Ikaunieks, jā, viss sākās ar to, kā viņš devās līdz galam duelī. Atņēma bumbu pie laukuma centra līnijas, pavilka to uz priekšu un sagaidīja, kad ieskrien Klārjo. Un šis automatisks, kas ir RFS spēlētāji, viņi jūt, viņi zina, kurš skries, kāds skries, kā ieskries un cik spēcīga piespēle ir jādala. Stūra sitiens, Roberts Saveļnieks, tuvās tava virzienā, bīstami! Jānis Ikaunieks atkal ar galvu. Jānis Ikaunieks kaut uz brīdi man šķita, ka varbūt arī raidījums savos vārtos grūti bija nolasīt, bet standartī stūra sitieni. Apoel joprojām par maz ir skatījušies RFS mačus, vismaz highlightos virslīgā, kur RFS no stūriem gūst vārtus un gūst. Starp citu, Viktoram Moruzam, manuprāt, nepārāk patīk, kad žurnālisti akcentē uzmanību uz standarta situācijām. Viņš kā treneris vēlas parādīt, ka mēs esam spēcīgi visi. Mums Tomans vārtos, viņš nav tas garākais vārtsargs. Siriens! Kas par vārtiem? Pēters Mārešs. Nu skaisti, patiešām skaisti. Pēters Mārešs ieliek lieliski tiešo brīvsitienu pašā vārtu devītnieka. Ikaunieks arī kādā epizodē nav apmierināts ar lēmumu no tiesas, ir jāspēlē šeit līdz svilpei. Emersons, vēlreiz kreisais flanks, tāpat kā Rīgā. Kreisais flanks strādā labāk. Emersons, kas par vārtu guvumu Emersonam, 1-0 un 4-0 summā. 38. minūte, individuāla, ģeniāla darbība no Emersona. Pirms tam, 1 minūti iepriekš, viņš tā kā nedaudz iesildījās, jau mazliet paraustīja pretinieku aizsargu, bet šajā epizodē viņš ir neatvairāms un iepriecina latviešu līdztejas, kuri atbraukuši no Latvijas, no Rīgas uz Lārno. Tiešām fantastika, kā Emersons izmāna no 45 grādu leņķa, paņem un trāpa pašā vārtu stūrī. Ko tu pret tādu futbolistu pasāksi? Kosgrovs aizļaut. Vēl viens uzbrukums, spēcīgs sitiens, kāds par golu. Ādams Markījevs. 17. minūte. Nu, ir aizdomas, ka šovakar RFS centīsies priecēt līdzutējus ar skaistām darbībām, ar daudz gūtiem vārtiem. Redzam Lukas Silagāzes un arī Elvija Stugļa reakciju. Tas nevar būt. Nē, tas var būt. Arī balta posargs izrādās var ielaist raķeti. Ir 4-kārtais Latvijas čempions un 3 titulos viņš būtībā bija tās komandas pirmais vārtsargs. Gan ar Daugavpils Daugava, gan ar Darko Lemājiņš! 2-1! Darko var! Darko iesit vārtus 80. minūtē. Te nu bija galvas savainojums un ieteikumi nespēlēt ar galvu Darko Lemājiņša. Viņš gūst vārtus. Cilvēks, kurš ziemā agres neļaus samelot. Fantastiski spēlē, ļoti rezultatīvi iezīmējās. Viņš ir pārvistošu līderis, sita vārtus ar galvu. Bet šī sezona viņam sākas kā pa kalniem, kā pa celmiem. Neizdevās ieskrieties traumas traucē šodien nāk uz maiņu un kļūst par 5 galvenu varu. Es domāju, ka pēc spēles viņš ies medicīnas kādu. Milži, Paničs, Stoglis, Lipuščeks. Nu, Lipuščeka virzienā, bet tur cits milžis. Tālsitiens! 1-0! Pēters Mārešs! Kas par tālsienu vēl labāks nekā viņam bija iepriekš.
Pēters Marešs pirms pāris kārtām iesita metēju devītniekā no milzīga attāluma ar kreiso kāju un tagad atkārto šo triku. Stādījis ar pirmā mača aizstīja. Skatāmies vēlreiz. Uzreiz Fes šeit vēl nav spēlējusi kopš 2022. gada, kad pavisam cits laukums te ir bijis. Kuārio flangā, Kuārio gar vārtiem bīstam Igaunieks un pārliekuties, un tagad, un Odisārija! Es domāju, ka jūs paši dzirdat, kas tagad notiek Daugavas stadionā. Mēs speciāli paklusējam, lai jūs saprotat, ka te burtiski eksplodē. Līdzjutēji pielikuši kājās, līdz tai aplaudē. Īpaši laimīgi ir tie, kuri ir zem jumtiņa, kuri nav salījuši, bet laimīgi ir arī tie, kuri ir šobrīd lietus gāzēs. RFS futbola lietus gāžās pāri Galatasaray. Es domāju, ka tie, kuri zem lietas ir vēl laimīgāk, viņi izbauda savas dzīves labākos mirkļus tieši sportā. Sportā Latvijas futbola komanda no 0-2 atspēlēs pret Turcijas milzi Galatasaray. Un turklāt viens pēc otra šie uzbrukumi nāk otrajā puslaikā. Tiešām kā lietas, kā tu minēji, iespēja Igaunieks pa vārtu pāratni un Laša Odisārijā. Izlaids lielāko daļu no sezonas. Viņš nebija pamats sastāvs spēlēties visu vasaru. Bija traumēts, bija izkrits no apretes, bet atgriezās, lai gūtu.